pati saslēgu šodien tik ļoti daudz visus tos zoomus, ka izdzēsu vienu šo jūsu pieslēgumu 5:30 un vairs nevarēju pati tikt iekšā beigās, kamēr ielūgojos, tusiņ aizkavējāmies, ja? Bet nu nekas pārējie, tur viss ir kārtībā, es pārbaudīju, 6 mums ir un tālāk. Un tagad arī tāds... Labdien! Sveicināt, jā. Es teicu, man jāatvainojas, ka tusiņ aizkavēju pieslēgumu, bet es te jums Zooms pieslēgums aizsūtīju, bet pati vienu izdzēs to linku uz 5:30 un vairs nevarēju tikt iekšā pati nekādā veidā, tāpēc, kamēr es tur visu pārslēdzu, tad atkal aizgāja drusku laiks, ja? Tā, bet nu labi, ka viss tagad ir normāli beidzies, 6 mums ir jauns pieslēgums, tur viss ir kārtībā, es pārbaudīju tagad, jā. Tā, labi, jāatvainojas, ka man iznāca 2 reizes lekciju pārcelt, bet tagad ar tiem darbiem, jo arī attālināt un grūti un recenzijas un konsultācijas un viss tā pārklājās viens ar otru, jo ir neklātnieki, kas atnāk no jūras un tad viņi nav kādu laiku bijuši un tad līdz ar to viņiem ir jautājumi daudz un neskaitām tie jautājumi. Visu laiku kaut kā iznāk, ka sakrīt arī ar tām nodarbībām un studiju daļu. Vienkārši teicu, nu, lai vienojas ar studentiem, bet citādi viņi vairs nespēja visu paši, kā mēs varam teikt, nomenedžēt, ja, tāpēc, ka visu laiku ir kaut kas tāds, kas ir tā kā tikko kā ieliek kādas pārmaiņas, atkal uzreiz nākamās. Tā. Labi, nu šodien ir pēdējā tēma Latvijas Republikas tirdzniecības un kara flotes attīstība pēc 2. pasaules kara, ja nākošā nedēļā jums būs tātad lekcija. Viena tēma būs, ja tātad, bet acīm redzot, mēs skatīsimies, jo tēmu es šodien nolasīšu, tad šajā lekcijas laikā, vai varbūt arī studiju daļa viņi nosauks par semināru, tad pieslēgsies 2 grupas, mehāniķi un kuģi elektriķi. Ja tātad ostu vadītāji varēs nepieslēgties, jo viņi ir visi izdarījuši, viņi ir atbildējuši, arī iesūtījuši savus materiālus, ja tātad tā jums bija Diāna grāmata, ja es tad momentā neatceros, bija Diāna grāmata, ja? Jā, pareizi bija. Jā. Tad jūs nākošā nedēļā varēsiet būt brīvi, mums tikai vienīgais būs jāvienojas par konsultācijas laiku, ja par eksāmenu laiku mēs ar jums vienojāmies, ja tātad jūs man atsūtījāt savus datumus un es arī jums aizsūtīju, pareizi, ja? Jā, pareizi. Es atvainojos. Varētu uzzināt, kas tā ir par grāmatu? Jo... Kas to prasa? 1M337. Pagaidiet, kā jūs nezināt? Nu, es taču seminārā stāstīju, jūs varbūt nepiedalījāties seminārā, ko? Nu, man iespējams internets pazuda. Jo man bija tā, ka pēdējā seminārā man internets pazuda uz pēdējām, nezinu, cik tur dažām minūtēm. Nu jā, bet pārējiem tā nepazuda, tie pārējie cilvēki nesasaist uz savu uzdevumu, ka tas arī viņi ir pienākums. Jūs esat kas mums grupas vecākais vai kas jūs esat? Jā. Jā, nu redziet, nu tātad visiem pārējiem tika pateikts, ja, taču pārējiem var jums izstāstīt, tātad ir jāsaliek kopā visas prezentācijas, ja, tātad vienā grāmatā, tātad jāveido grāmatas tipa prezentācija apkopojums, kuram būs virsraksts kuģniecības vēsture, grupa tāda un tāda, mācību gads tāds un tāds, tātad jāizveido satura rādītājs, tātad jāsaliek viss tas runājamais teksts, kas jums ir bijis, tas ir jāsalaksta Wordā un jānosūta, lai šai grāmatā var ievietot iekšā, tātad tur nepietiek tikai prezentācijas, tur ir vajadzīgs arī runājamais teksts klāt, ja, lai būtu pilnīga informācija, viss, ko jūs stāstījāt šeit, lai tas viss tātad nonāk šajā grāmatā kopumā. Ja jūs gribat paskatīties paraugus, es jau tos esmu jums rādījis centās reizes, bet nezinu, kas te šogad par publiku ir savākusies, iznāk, ka stāsti, rādi, bet neviens neko neatcerās, neredz un neievēr. Jūs varat apskatīties grāmatu paraugus, kā ir citos gados kursi veidojuši, tas ir kopējais darbs, kas ir jāpabeidz obligāti, ja, ar ko jūs tātad noslēdzat šo kursu un iegūstat iespējas kārtot eksāmenu, ja. Tie, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav iesūtījuši savas prezentācijas laicīgi līdz tam datumam, kuram vajadzēja, un līdz ar to nav iekļauti referentu sarakstā. Nu, tad tie kārtos eksāmeni nevis kopā ar visiem sesijas laikā, acīm redzot pēc sesijas beigām kārtos, ja viņiem dos tiks atļautas, ja, atļaujas tiks dotas. Ja, tāpēc šobrīd, ja tātad tie, kas
ir iesnieguši referāts un, teiksim, pagājušā reizē nepaspēja, jo bija varbūt, teiksim, jau laiks izsmelts, ja tur kādi varēja palikt, man liekas, no mehāniķiem. Tātad nākošā nedēļa jūs referēsiet, bet pie nosacījuma, ka tās prezentācijas ir iesūtītas jau laicīgi, līdz tam datumam, kad vajadzēja. Viss, kas ienāk tagad pēdējos datumos, man tas ir jāizvērtē, jāskatās, un es jūs pie referēšanas nākamā nedēļā, protams, pielaist nevaru, ja, tāpēc, ka man arī tagad dažādi darbi, tagad jāgatavojas ar eksāmenu sesijai un ieskaišu nedēļai, tā ka tas viss atvelkās uz kaut kādu citu periodu, ja, bet par to tika runāts jau no kursa sākuma, ja tā tad vienkārši vajag uzmanīgi klausīties un saprast, ka augstskolā neviens nevienam pakaļ nestaigā un neviens nevienam neko nav parādā. Negrib mācīties, nemācās, grib mācīties, mācās, ja, bet tāda īpaši kaut kāda, teiksim, šturmēšana un, teiksim, grupu semināru organizēšana, cik reizes un nezinu, kā tas nav iespējams, ja? Jo mēs arī esam sasaistīti ar Latvijas jūras administrāciju, kurai jāskaidro, kādas nodarbības notiek, kāpēc viņas notiek, ja tāpēc ir noteiktas slodzes atvēlētas gan studentiem un pasniedzējiem. Tā ka visi tie, kas mehāniķi bija iesūtījuši laicīgi prezentācijas, jūs noreferēsiet. Tie, kas nav iesūtījuši, nu tad vai tagad kaut ko centīsies iesūtīt, es viņus nolaišu, bet referēt jūs nākošā nedēļā nevarēsiet. Ja līdz ar to eksāmenu kopā ar visiem kārtot nevarēsiet. Ja? Tāda ir tā situācija. Par grāmatu tātad paskatieties, ieiet kaut vai Google, tad jūs redzēsiet dažādu grāmatu paraugus, ja? Vai katram grāmatu vai tā kā no kursa vienu? Nu, bet es tad teicu, jāsaliek visas prezentācijas kopā. Ja, tad jūs veidojat. Nu jā, bet es jau par to septembrī stāstīju, draugi mīļie, nu kā jūs visas grupas ostinieki jau ir nodevuši un aizmirsuši, kā viņi tur viņi taisīja, ja? Nu jā, ostinieki malači. Nu, bet pagaidiet, nu, bet ko jūs gribat pateikt, kā mehāniķiem obligāti mūsu akadēmijā jāmācās šajā gadā un nākošajā gadā, un mums jūs ir jāizlaiž kā mehāniķis. Nu, nebūs mehāniķis. Nē, es jau to nesaku, es vienkārši saku, ka nu tiešām malači, ka Kāpēc viņi ir malači? Viņi nav nekādi malači, viņi vienkārši izpilda mācību procesa prasības. Ja, ja jūs viņas neizpildīsiet, neviens par jums neteiks, ka jūs neesat malači vai gluži pretēji, ka jūs esat izlabojušies. Par jums vispār neviens neko nerunās. Nu taču ir bijuši tādi gadi, kad ir 30 mehāniķi un akadēmijā paliek 2. kursā 6, 7. Ja? Pajautājiet, kuri palikuši pārējie, pāri pa 20. Ja? Tāda ir šī profesija. Šeit ir ļoti liela atlase, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā cilvēki mācās, ja? Un arī citi pasniedzēji noteikti atradīs kaut kādas lietas, kas viņus neaptierina, tā ka ne jau šis vienīgais priekšmets būs, tā ir sistēma, ja? Tātad, kā parāda, tātad tik līdz parādās viens kaut kāds parāds, tā skaties, tur ir klāt arī vēl citi priekšmeti, ir pat 8 un 9 parādi, ja tad neieskaits var nokārtot ne eksāmenus. Nu, tāda ir tā dzīve, un mēs te varam. Pie tam jums tagad, nu kādas jums te ir problēmas? Jūs mācieties attālināt, lekcijas jums ir noorganizētas, semināri jums ir noorganizēti, konsultācijas jūs varat saņemt, viss jums tiek nodrošināts. Nu, ko vēl var gribēt? Nu, pat labāk nekā akadēmijā klātienē, kur pat paēst jūs nevarējāt katru reizi regulāri. Tagad jūs pat varat mājās paēst kārtīgi. Nu, tātad arī laba lieta ir, ja tā, ka viss ir vienkārši pašiem vajag saprast nu, drusku situāciju un kaut kā arī saņemties, ja, bet ja kādi to neizdara, tad neizdara. Tā ka ostinieku grupa ir vienkārši izdarījušas visu laikā saskaņā ar mācību procesu. Tas nav ne labi, ne slikti, tas ir vienkārši normāli. Tā tas ir, ja? Labi, nu mēs tagad ņemam šodienas lekcijas sēdi. Nu? Man viens jautājums. Mums tā grāmata šodien ostniekiem. Tā grāmata mums šodien ir jāprezentē vai nav? Šonedēļ nē, šonedēļ mēs tagad noklausīsimies lekciju, ja? Bet jūs man atsūtiet savu gala variantu, jo es paskatījos, tas bija vēl tāds, kur jūs kaut ko taisījāties izdarīt, ja? Atsūtiet man savu pilnīgi gala variantu, es viņu izskatīšu un nākošā nedēļā, vai nu es jums uzrakstīšu, būs atsevišķi zums jums, ja, kurā jūs man izstāstīsiet. Nu, vienkārši tā noprezentēsiet šo grāmatu, tātad pastāstīt, un es kaut kādu jautājumu uzdošu, ja? Un tas arī būs arī šodienai, mums šodien lekcija jāpabeidz, ja? Jo mums šodien bija lekcijas paredzētas, ja? Tā. Sapratāt, ja vēl kaut kāds jautājums ir? Nav vairāk jautājumu. Nav vairāk. Nu, labi, ja? Tā.
Tātad mēs šodien ņemam situāciju pēc otrā pasaules kara. Ja, tātad, patiesībā tas ir laiks no 45. līdz tātad 90. gadu sākumam, ja, tātad, kas iekļauj arī šo neatkarības atjaunošanas sākuma periodu. Ja. Bet, protams, sākums visam ir meklējams jau 1940. gadā, kad sākās Latvijas okupācija, ja, un kad viens no pirmajiem lēmumiem tātad bija saistīts ar tātad 30. novembra tātad dekrētu, ko izdeva jau Latvijas padomu Sociāliskās republikas augstākā padome, tas notika jau pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā, ja tātad, un šajā dekrētā bija pateikts, ka tiek nacionalizēti tātad visi upju un jūras saimniecību, ja tātad sastāvošie elementi. Tas ir kuģi, ostas, krāni, nelieli, teiksim, ostas, kuģīši, velkonīši, ja tātad, viss, kas ir saistīts ar tātad jūras transportu. Protams, kā šis dekrēts nebija vienīgais, tur bija vēl viena dekrēta, kas tieši tāpat attiecās uz citu tātad šo uzņēmumu nacionalizāciju lielo, ja, bet, ja, piemēram, lielos fabriku rūpnīcu uzņēmumus izdevās nacionalizēt, tad ar jūras transportu bija savādāk, jo ne visi jūras transporta elementi, tas kuģi atradās šeit Latvijas ostās, jau loģiski viņi taču negaidīja, lai viņus atsevina bijušiem īpašniekiem. Ja, tātad situācija bija tāda, ka ļoti daudzi kuģi atradās reisos pie Amerikas, Anglijas, tātad Austrālijas vai arī kādiem citiem upju jūru un okeānu krastiem, ja. Un, protams, kā viņi klausījās arī, ko viņiem nodod kādas ziņas viņa īpašnieki, kas, piemēram, teica, lai paliek tur, kur ir un neatgriežās nevienā no nosauktajām ostām. Un ostas bija divas, Rīga un Murmanskas osta, tātad priekš šīs, Baltijas flotes, ja kā toreiz tika skaitīts. Lūk. Bet, protams, kādi tātad paši uz savu galvu palika, piemēram, īpašnieks teica, atgriežās, bet viņi palika tur, kur viņi atrodas, tad atkal izlēma, ka viņi negrib atgriezties, baidās par savu dzīvību, par drošību, ja par brīvību, jo, protams, bija pilnīgi skaidrs, kā padomu režīma apstākļos, tātad tie, kas ir bijuši ārzemēs, viņi tiks īpaši pārbaudīti, varbūt arī inkriminēts viņiem kaut kas, piemēram, kontakti vai kāda darbība, un tas, protams, būtu draudējies ar cilvēku apcietināšanu, ja? Un tā. Tāpēc ne visa flote nonāca PSRS rokās. Ja? Tātad, sākoties tātad, tālāk, ja tātad šīm visām darbībām, ja kādas bija arī šeit izvērstas, ja tātad no padomju varas puses, iznāca tā, ka tātad Latvijas tika nodibināts uzņēmums, ja tātad Latvijas valsts kuģniecība, ja, Latvijas valsts kuģniecība, ja tātad, kā mēs šeit redzam, ja, sākumā bija doma par to, ka tā būs vispārēja kuģniecība, beigās tātad sadalīt divās daļās. Latvijas valsts jūras kuģniecība, un tā kā Latvijā bija ļoti attīstīta šī upju transporta arī nozare, tā tika nolemts perspektīvē veidot arī atsevišķu tātad upju kuģniecību, ja. Un tātad saskaņā ar to, kā PSRS vispār organizēja ekonomisko attīstību, tad visas tādas, mēs varam teikt, strateģiskas nozares, ja tātad viņas tika atstātas nevis vietējo valsts varas iestāžu pārziņā, bet viņas tika centralizēti pārņemtas, ja, no PSRS, tātad attiecīgajām institūcijām un pārvaldītas. Lūk, un tā tika izveidota arī šī pārvalda attiecībā uz Latvijas valsts jūras kuģniecību. Viņa tika nodota PSRS jūras flotes tautas komisariātam un tā pārziņā. Tātad nevis šeit, bet vispār Maskavā tas viss atradās. Un, protams, situācija varbūt bija ļoti sarežģīta, bet no otras puses loģiski gāja otrais pasaules karš. Ja, tātad Eiropā arvien vairāk tātad teritorijas nonāca šajā okupācijā. Un uz šī fona, protams, brīnumaini izskatās PSRS varas iestāžu darbība, tas ir 1941. gada 14. jūnijā, kad notika pirmā lielā deportācija no Latvijas teritorijas, ja tātad deportēto vidū nonāca kuģu īpašnieki, mēs varam teikt bijušie, bet daudzi, protams, savus kuģus bija paglābuši, kā jau es teicu, atstājot ārvalstīs.
tātad kuģi īpašnieki, ja, Latvijas Republikas jūrniecības departamenta darbinieki. Jo šeit princips bija vienkārši, lai atrasītu tos, kurus vajag deportēt, ja tā varētu teikt, ja. Tad vai nu viņi bija turīgi, tātad viņi bija privātais īpašums, vai arī, piemēram, tika uzskatīts, kā viņi pieder pie inteliģences tātad daļas, ja, un inteliģences daļa, tātad tā ir daļa, kas varbūt, teiksim, nav tāda, mēs varam teikt, ļoti vēlama padomju iekārtai, ja, tātad viņi uzskata, kā vajadzētu inteliģenci ierobežot, tātad skaitliski, un ļoti bieži jūrniecības darbinieki bija ieguvuši labu izglītību, viņi, protams, bija arī ar jūras pieredzi, tad viņi iznāca lūk arī to cilvēku skaitā, kurus vajadzētu represēt. Un tā šīs represijas arī notika. Ja? Tālāk. Nākamais, tas ir Otrais pasaules karš, tas ir no 41. Ja mēs atgriežamies pie priekšējā slaida, līdz 45. gadam. Tas ir naciskās Vācijas periods. Ja? Naciskā Vācija ļoti lielos tempos okupēja Latviju, tas ir 2 nedēļu laikā, 41. gada jūnijā, ja? Kas, protams, pats par sevi ir apbrīnojams laiks, un attiecībā, teiksim, uz kara floti, viņi zināja loģiski no starpkara perioda, ka Latvijas Republikai ir laba, moderna kara flote, neliela, bet moderna jauna, ja? Tas ir 2 traleri jauni, 2 zemūdenes jaunas, pie tam būvēts pēc Rietuma Eiropas parauga, ja tātad, bet viņi arī domāja, kāds ir nedot, viņi varēs to visu savākt, ja. Tai pašā laikā pēdējās šajās dienās, vai varbūt stundās, kad notika visi šie uzlidojumi, ja, PSRS militārā pārvalde deva pavēli mīnu traleriem doties uz Ļeņingradu, viņi arī sasniedza to ostu, un viens no mīnu traleriem piedalījās Ļeņingradas blokādes apgādē, tas ir pa Lādogas ezeru, ja pa šīm ļoti sarežģītajām navigācijas joslām, tad piegādāja pārtiku, visu, ko varēja, teiksim, šiem blokādē esošajiem cilvēkiem. Ja? Savukārt ar zemūdeniem, uz kurām acīmredzot vācieši ļoti cerēja, ja? Iznāca, kā viņas ir tātad sabojātas, ja? Tādā ziņā, kā padomju virsnieki, kas neprata ne franču valodu, viņi arī bija pagūši apgūt šo jauno tehnoloģiju, kāda bija uzstādīta uz šīm zemūdeniem. Viņi praktiski šīs zemūdenes nevarēja nogremdēt. Nevis nogremdēt tādā ziņā, bet tātad nolaist darba stāvoklī, tātad noteiktā dziļumā, tātad, un tika pieņemts lēmums attaisīt lūgas, viņas tātad tika nogremdētas, ja? Bet viņas bija, faktiski, varam teikt, tā darba kārtībā. Vācieši savukārt ienākot, protams, viņu plāns bija Zibenskara plāns, tas ir ātri visu okupēt, ieņemt, ja. Viņi sākumā nepētīja, kas tad ir tajā Liepājas ostas reidā, tas ir kanāla daļā, ja tātad praktiski viņas tika nogremdētas, bet vēlāk atklājās, ka, arī vāciešu, teiksim, šī izglītotība, ja šajā jomā nav pietiekami, ja, lai varētu šīs zemūdenes pacelt, un patiesībā, savest darba kārtībā. Viņas tika sazāģētas metālūšanas, ja, ļoti veidīgas gals, praktiski pilnīgi jaunas zemūdenes, kas nebija nekādos kara darbības procesos piedalījušās, tika sazāģētas metālūšanas. Bet attiecībā uz nacionalizētajiem kuģiem, tur vācieši rīkojās līdzīgi, kā to dara visi totalitārie režīmi, šie 2 režīmi bija ļoti līdzīgi, tad viņi praktiski visu tā arī atstāja valsts īpašumā. Tātad īpašniekiem netika atdots neviens no tirdzniecības kuģiem, lai arī cik viņš tur bija vecs, varbūt, ja, bet viņš bija tehniski labā stāvoklī, tātad varēja darboties, līdz ar to vācieši uzskatīja, ka jā, tātad tas ir Vācijas valsts īpašums, un tātad tas ir viss vajadzīgs frontei, ja. Pēc Otrā pasaules kara ja tā mēs varam teikt, ja. Mēs visi zinām, ka Latvijas teritorijā politiskā situācija nemainījās, ja. Tātad viens okupācijas režīms tika aizstāts ar citu okupācijas režīmu, ja. Un 44. gadā Latvijas valsts jūras kuģniecība tika atjaunota, ja. Un, protams, te mēs tagad redzam tādu unikālu situāciju, kas loģiski ir jāsaprot, ja. Jo, ja mēs ieņemam pozīciju, mēs kritizējam visu, tad mēs nevaram šo periodu izvērtēt. Ja, jo redziet, kas ir.
Tātad flotes attīstība nosaka kuģi, ostas esamību un kadri. Otra lieta ir, ko no tā visa iegūst tā teritorija, republika, kuras teritorijā tas viss notiek. PSRS, tātad pēckara politika, neko neatšķirās no pirmskara politikas, ja, tas ir 40. gada politikas, ja, jo Staļina laikā, un tas bija līdz 53. gadam, centralizācija tikai pieauga. Tātad bija strateģiskās nozares, ja, tātad kā viņi arī padomu režīmu laikā teica, ja, kas tiek centralizēti pārvaldības. Tas ir ministrijas Maskavā, kur ir valdība, visas PSRS, tātad republika valdība, un no šejienes tiek šīs nozares pārvaldības. Un jūrniecības nozare bija viena no tā. Tāpēc, atjaunojot šo Latvijas valsts jūras kuģniecību, praktiski runa bija par organizāciju, ja, kurai ir nosaukums, mēs tā kā varam teikt Čaula, bet tas centrs atrodas Maskavā. Un tāpēc loģiski, ka Padomju Savienība šeit nedomāja par to, ko jūrniecība dos vai nedos Latvijas Padomju Sociālistiskajai republikai, jo tieši tā viņa tika atjaunota. Viņu galvenais uzstādījums bija, ko mēs varam no šīs flotes, no šīs teritorijas ostām unikālā geogrāfiskā stāvokļa, iedomājieties 500 km gara jūras robeža, ja, 2 ostas, kas atrodas pie atklātās jūras, neaizsaustošas. 3. osta, Rīgas osta, arī praktiski neaizsaustoša, ja, ļoti labvēlīgā vietā ir infrastruktūra. Tad, ko mēs varam iegūt savai ekonomikai? Un, protams, ka viņi saprata, ka šī nozare šeit ir jātīst. Tāpēc uz Latvijas valsts jūras kuģniecību tātad tika sūtīti kuģi, kas tika piereģistrēti, ja tātad šīs kuģniecības pārziņā, ja tātad darbojās viņi visās 3 ostās. Un tie, protams, bija sākumā dažādi kuģi, kā mēs redzam, 58. gadu 12, 70. gadā 70 kuģi, 80. gadā 100 kuģi, ja, un 90. gadā, tas tāda statistika, ja, bija jau 105 kuģi. Bet tad, ja mēs paskatāmies iekavās, kas tie bija par kuģiem, tad tie ir tankeri un gāzvedi, ir sašķirināto kravu pārvadātāji. Nu, jūs saprotiet, gan tad, gan, protams, arī šodien, ja, tie ir modernākie kuģi, kādi vien ir iespējami ar visaugstāko tehnoloģiju. Nu, ja mēs runājam par civilo tirdzniecības jomu, ja, pie tam Gorbačova šīs pārbūves laikā arī Padomju Savienībā un citās republikās attīstījās šī komerckuģniecība, un, piemēram, viena no PSRS ievērojamākām komercfirmām Sovcomflot, tātad šeit piereģistrēja savus 15 kuģus, ja, nu tie bija augstākās raudas kuģi, un jautājums tagad bija par to, kas uz šiem kuģiem var strādāt. Un šeit bija problēmas drusku citas, ja. Visa šī modernā flote un arī tie 12 un 70 kuģi, tie bija refrižerātoru tipa kuģi, ja, un vēlāk tur 70. gados parādījās Roro tipa kuģi, vēlāk šie konteineru kuģi nāca iekšā, ja, tātad visi šie kuģi pamatā strādāja uz ārvalstu ostām. Tas ir, tātad tie bija ārējās apkalpes kuģi, jeb reisi, kas tika nodrošināti, ja. Es tagad teiktu, ka būtu izslēgta pilnībā jau kāda, teiksim, ekonomiskā sadarbība ar citām PSRS ostām. Tāda noteikti bija, ja, bet tas centrālais bija lūk šie ārvalstu pārvadājumi. Un saskaņā ar PSRS šo drošības politiku, ārpolitiku, ja, mēs viņu tur varam dažādi vērtēt, bet viņu nostāja bija kāda. Kā šajā flotē ir jāstrādā cilvēkiem ar absolūti, tā saucamo tīro biogrāfiju pēdiņās. Tas nozīmē, viņiem nevar būt nekādi negatīvi vai aizdomu elementi tur 2. pasaules kara gados, ja? Radi ārzemēs, vēl tur kaut kādas nelabvēlīgas nodaļas, piemēram, radi garīdznieki vai vēl kaut kas, ja? Bet tagad, ja mēs paskatāmies uz Latvijas situāciju, protams, ka šeit jūrnieki bija no pirmskara gadiem, ja? Bija cilvēki, kas bija gados jauni un būtu gribējuši mācīties tālāk, ja tātad šajā nozarē. Bet Latvijas situācijā, īpaši, ja mēs pavērojam šo 49. gadu izsūtīšanu, nu praktiski jāsaka tā, un arī katra otrā ģimene bija cietusi, jo kādu cilvēku bija izsūtījuši ārā. Ja? Nu, mēs šodien sakam, ka tā bija nelikumība, bet tajā laikā tas bija patiesībā zīmogs visiem, kas bija ap šo ģimeni apkārt. Tāpēc, protams, kā PSRS apstākļos, jā, latviešu nonākšana šajā flotē, es negribu teikt, ka viņa nebija, viņa bija. Bet iznāk tā, ka, piemēram, teiksim, veiksmīgāk šie latvieši varēja nonākt strādāt tirdzniecības flotē,
nevis, piemēram, šeit Latvijā caur šo Latvijas valsts jūras kuģniecību, bet viņi varēja veiksmīgāk nonākt, ja viņi, piemēram, aizbrauc uz Ļeņingradu vai Odesu vai kādiem tāliem austrumiem vai ziemeļiem, mācījās vai strādāja un mācījās, un tad viņi uz tiem kuģiem varēja nonākt, jo PSRS, protams, bija šī šausmīgā, es gribētu teikt, ja tātad aizdomība, ja par cilvēkiem, ka viņi var aizbēgt, nobeigt, vai vēl kas ar viņiem tur sazin var notikt, ja, bet lieta tāda, ja, kā ar viņiem bija tātad vēl viena tāda lieta, ja, kā PSRS tā kā iedalīja šo visu milzīgo teritoriju tādās drošības zonās. Un iznāca tā, ka šī Baltija, tas bija drošības zona numur 1, kur pievērs vislielāku uzmanību. Bet, ja jūs aizbraucāt un bijāt no šīs Nacionālās republikas kādā citā ostā, tad, protams, uz jums skatījās daudz labvēlīgāk, pozitīvāk. Tāpēc iznāca tā, ka, piemēram, Latvijas jūrnieki aizbrauca, iestājās darbā kaut kur citur, tātad ģimenes varbūt palika šeit vai aizbrauca kopā ar visām ģimenēm, vai gados jauni cilvēki aizbrauca un mācījās, piemēram, Ingridas Makārova akadēmijā, ja? Un tātad tā nonāk uz šiem kuģiem. Piemēram, jūs vairs nezināt, bet kuģu mehānikas nodaļu vadīja visu laiku profesors Cimanskis, ja, tātad viņš ir aizgājis no mums, bet viņš tieši nāca no šīs paudzes, tāpēc viņš bija ļoti iecienīts studentu vidū, ļoti zinošs cilvēks, ja, bet viņš gribēja strādāt jūrniecībā, bet viņu neņēma, jo viņa vecākiem arī bija tātad dažādas pretenzijas no PSRS drošības orgāniem, tad viņa biogrāfija. Nu, viņš aizgāja studēt uz Ļeņingradas Makārova akadēmiju, ja, un tur viņš šo akadēmiju pabeidza, viņš gāja jūrā, bet tā kā viņam bija arī interesi par pētniecisko darbu, viņš gāja jūrā, bet paralēli viņš mācījās, un tad, kad viņš aizstāvēja savu doktora darbu, tad viņš uzaicināja strādāt Makārova akadēmijā par pasniedzēju. Un, kad Latvija atjauno savu neatkarību, bet, protams, pirmais, ko Latvija darīja, tas ir aicināt profesoru Cimanski šurp uz Latviju, lai viņš vada šo kuģu mehānikas nodaļu. Sākumā viņš vadīja kuģu mehānikas un elektroautomātikas nodaļu, nu, pēc tam tā kā studenti skaits pieauga, tad sadalīja, ja, tātad šīs programmas, bet ļoti zinošs cilvēks ar milzīgu pieredzi, ja, tātad, lūk, kas, protams, ir milzīgs zaudējums, ja, jo loģiski, kā man šodien, nu, bieži vien ir cilvēki, kas nav strādājuši jūrā, nav varējuši jūrā noturēties, un tad viņi tādi sauszemes jūrnieki strādā krastā, ja, bet šeit bija pilnīgi cita situācija. Un, protams, tas pats ir arī, piemēram, ar šo jūras transporta nodaļu, ja, kur bija pilnīgs analogs gadījums. Tas bija profesors Glatkovs, kas bija faktiski profesora Cimanska kursa biedrs, kas mācījās tikai par kuģu vadītāju stūrmani. Viņš arī Makārova akadēmija arī gāja jūrā, arī saņēma kapteiņa nosaukumu un arī pievērsās pētniecībā, aizstāvēja doktora disertāciju un tieši tāpat nonāca un vadīja jūras transporta nodaļu, un viņš bija arī viens no tiem, kas lika pamatus ostu un kuģošanas vadības programmai. Viņš teica, ka šie speciālisti būs vajadzīgi, un viņam, protams, bija ļoti skaidrs redzējums par profesijas attīstību. Tā, ka redziet, ja tā vēsture būtībā sasaucās tiešā veidā ar mūsu akadēmijas izaugsmi, ja? Nu, lūk, tie, kas, piemēram, neaizgāja šo ceļu, bet viņi jau bija gados jauni, viņi aizgāja mācīties, ja viņiem vecāki palika šeit, bet tiem, kuriem jau bija ģimenes, viņiem, protams, bija sarežģītāk, ja? Tāpēc iznāca tā, ka tie kuģi jau atnāca uz Latvijas valsts jūras kuģniecību, ja? Bet īsti nebija jūrnieku pietiekami, lai varētu nokomplektēt šīs apkalpes, ja? Vai arī bija jūrnieki, bet kurus varēja viņiem piedāvāt strādāt kuģu transportā, ja? Bet nevis uz šiem lielajiem jūras kuģiem. Nu, loģiski tie, kas ir strādājuši uz lielajiem pārvadājumiem jūrās un okeānos, un viņi saka, nu, ko tad es te tagad pēzaru vai tā te braukelēšu apkārt, ja tā kā tāds brīvā laika pavadītājs. Tāpēc iznāca tā, ka šo jūrnieku trūkumu, ko izdarīja PSRS, un viņi izdarīja to pašu, ko viņi darīja citās nozarēs, citās republikās. Viņi sūtīja šeit iekšā lielu jūrnieku skaitu. Nu, patiesībā šis skaidrs, ko jūs šeit redzat, 5300 jūrnieku, tas ir viss faktiski migrācijas apjoms. Ja? Tātad cilvēki migrēja, viņi nāca šeit iekšā, ja tātad mēs, protams, nevaram viņiem pārvest un teikt, ka viņi nāca. Protams, tāda bija situācija, tāda bija ekonomika, viņi nāca un strādāja uz šiem kuģiem, nāca šeit pa savām ģimenēm un tā Latvijā.
Rīgā parādījās veseli rajoni jauni, piemēram, Vecmilgrāvis, kas lūk šajā laikā 60. un 70. gados praktiski tika izbūvēts tukšā vietā, ja tas ir Mežainā Kāpu joslā, jo tur bija gan remontu bāze, gan arī netālu osta, ja tātad tas bija viss jūrnieku ģimeņu, tātad mītnes rajons pamatā, ja. Pēc tam jau varbūt šīs zonas sadalījās, bet tā sākumā, teiksim, tiešām ļoti nodrošina, ka tas loģiski arī ienesa tādu lielu problēmu Latvijas arī Padomju Republikas attīstības procesā, kādā ziņā. Osta, tātad kuģi, teritorija, tas viss tiek izmantotas lieliskas nozares attīstībā, bet republika no tā neiegūst praktiski neko, ja? Jo visi šie nopelnītie līdzekļi gāja PSRS centralizētajā budžetā. Un viņš, protams, tika sadalīts starp republikām, un tur, protams, bija sava politika, vājāk attīstītajām tika sūtīta lielāka līdzekļa, tā kā Latvija tika uzskatīta par augstu attīstīta republika, bet, protams, no šī kopējā budžeta šeit ienāca visai maz līdzekļu. Tāpēc, protams, visu laiku padomu varas gados bija tāda, zinām, tā kā arī neapmierinātība ar šo nozari. Šī nozara ir, bet ko mēs no viņas iegūstam, ja? Un ar laiku, protams, latviešu situācija pamainījās, ja tātad jau piemēram 70. gadu vidu, 80. gados parādījās jau jauna paudze, kas, teiksim, bija mācījušies kādās citās jūras skolās Padomju Savienības teritorijā, atgriezās šeit un sāka strādāt. Tas viss nedaudz, varam teikt, tā izlīdzinājās, bet tomēr šī problēma, ja tātad nozare, migrācija, ja, un vispār šī nacionālā politika, viņa, protams, šeit ļoti skaidri parādījās. Ja. Tā, nākamais, ja. Ostu attīstība. Jāsaka tā, ka Baltijas republikas, tātad īpaši Latvijas teritorija, arī Igaunijas un arī Lietuvā Klaipēdas osta, ja, viņas tika ļoti ātri atjaunotas, un tas ir saprotams. Jo jums te ir šādi kuģi, ja, tad viņiem kaut kur vajag piestāt. Viņi pie gruvešiem nepiestās, nekuģos bīstamās zonās, ja, kur var kaut kādas bumbas peldēt, ja, teiksim, ūdeņos vai vēl kaut kas, ja, bet tātad sākumā, protams, tas viss tika norakstīts vai paskaidrots, kā lūk, šeit ir tas darba spars un padomu iekārt, un tas viss ir ļoti mobilizējis cilvēkus. Ja, protams, karš bija beidzies un cilvēki gribēja dzīvot un strādāt normāli, jo katrs dzīvo tajā laikā, kad viņš dzīvo, kad viņš ir piedzimis. Ja, bet te iznāca vēl viena lieta. Beidoties Otrajam pasaules karam 45. gadā, mēs zinām, ka visa Austruma Eiropa praktiski nonāca Padomju Savienības kontrolē, ja tā saucamās Tautas demokrātijas republikas, Polija, Rumānija, Čehoslovākija, Vācijas demokrātiskā republika, tas viss bija lūk šis padomju bloks, ja, un loģiski tajā laikā, tas patiešām ir apbrīnojami, bet, teiksim, attieksme pret to, kas notika Padomju Savienībā, arī Staļina politika, ja līdz 53. gadam, kad viņš nomira, un arī vēlākā Hruščova politika, Brežņeva politika, varbūt jau mazāk, ja, bet viņa īpaši Staļina tas fenomens, ja, viņa bija tāds īpatnējs, piemēram, visi zināja, ka Padomju Savienībā ir liels kara gūstekņu skaits. Tie pamatā bija vācieši, ja. Tagad bija jautājums, beidzies ir karš, ja, parasti pēc kara saskaņā ar daudziem normatīviem aktiem, piemēram, Hāgas konvencija no 1839. gada, no 1907. gada, ja, par kara gūstekņiem, ja, tātad tur ir skaidri pateikts, ja, kad beidzoties karam apmēram pēc sistēmas visi pret visiem, vai noteiktās proporcijās, kaut kāda skaidra. PSRS savus kara gūstekņus centās maksimāli novilcināt. Praktiski kara gūstekņi palika Latvijas, nevis tikai Latvijas, bet PSRS teritorijā, vēl līdz pat 50. gadam apmēram, ja tātad, kad pēdējos izdeva ārā. Tad jautājums ir, priekš kā viņi šeit bija vajadzīgi. Karš ir beidzies, jāapmaina, un, protams, arī no Vācijas puses, vai otras puses, ja kaut arī viņi ir zaudējis, tātad tur ir arī nometnes, šie kara gūstekņi atgrieztos atpakaļ. Viņi atgriezās lielā mērā, bet šie no PSRS puses paņemtie kara gūstekņi, viņi neatgriezās tik ātri, viņas atgrieza vēlāk, pie tam nepilnā skaitā. Ko viņiem darīja? Apmēram 5, pat varbūt 6, 7 gadus daudzi pētnieki saka, ja, kara gūstekņu darbs tika izmantots kā bezmaksas darba rokas, ja, jo viņus nav jāārstē,
par viņiem praktiski nav jāatbild, nevienam nekas nav jāmaksā, un, protams, tā kā karagūstekņu uzskaita arī bija ļoti vāja, tad, ja, piemēram, arī viņš nomirs, saslimstot vai smagā darba, nevienam nekas nav jāskaidro. Līdz ar to, protams, daudzas teritorijas Padomju Savienībā pēc Otrā pasaules kara tika atjaunotas lūk ar karagūstekņu rokām. Un, piemēram, ir tagad arī pētījumi, kas raksta, ka arī Latvijas ostās ir strādājuši vācu karagūstekņi, ja tāpēc ostu darbība tika atjaunota praktiski visīsākajos laikos, faktiski jau 45. gada rudenī, ostas bija gatavas pieņemt kuģus pilnā apmērā, tātad atjaunojot tātad dokus, kur varēja remontēt, ja, un atjaunojot visas piestātnes, tātad praktiski pāris mēneši, ja. Loģiski, ka pašā Latvijas teritorijā tāds brīvu roku darba loks nebija redzams, ja. Bet diezgan labprāt latviešus ņēma strādāt kā dokerus ostās, ja tātad krāvēji, tātad ostu tehnikas apkalpotāji. Nu, šeit es gribētu teikt, ir jābūt arī tādam, nu, teiksim, zināmam, tādam apzīmēm, ja. To nozīmē latvieši, ja. Visticamāk, runa ir par Latvijas iedzīvotāju, piemēram, dažādu tautību pārstāvju, ja, kas, protams, šeit nāca un strādāja, ja, bet tā kā tas nav, piemēram, kā propagandistiski teica, tas ir padomju ekonomikas fenomens, ja, patiesībā tas ir pilnīgi izskaidrojama lieta, ja, tā. Tagad ir pēc upju transporta. No upju transporta ir tā, kā mēs zinām, Latvijas teritorijā ir vairākas upes, kuras pamatā var izmantot kuģošanai un preču pārvadāšanai. Bet lieta tāda, ka Latvijas Republikas laikā un, protams, arī pēc kara gados, ja tātad jau padomju tātad režīma laikā, bija plānots pārbūvēt, veidot tādu noteiktu tiltu sistēmu, jo viņi tiešām bija vajadzīgi, jo attīstījās Daugavas labākrasta teritorija, tas ir tas, ko mēs saucam par Pārdaugavu, ja. Protams, atsevišķi objekti jau šeit pastāvēt, piemēram, Bolderā, Daugavā, viņi pilnīgi atsevišķi, teiksim, teritoriāls tātad veidojums bija, ja, bet Pārdaugavā, teiksim, Āgenskalns kaut kādas apbūves bija, bet nebija tik attīstīta. Tāpēc, protams, sāka būvēt tiltus. Un tagad šobrīd ir grūti pateikt precīzi, ja, vai šie tilti, kurus būvēja, ja tātad, vai viņi bija speciāli uzbūvēti, piemēram, akmens tilts jau bija pastāvoši, un tur mēs neko izdarīt nevaram, kāds viņš bija. Neviens viņu neplānoja pārbūvēt, ja, bet jautājums bija tāds, ja. Ja, piemēram, tiltu liekums ir neliels, tad, protams, viņa kuģi ar lielu kravu nevar iziet ārā. Nu, tad mēs teiksim, lielgabarītu kuģi nevar iziet cauri. Līdz ar to, pa upēm kuģot, nu, gandrīz vai neiespējami, ja. Vienīgais, ko varēja darīt, tas ir pasažieru pārvadājumu, kaut kādu nelielu kravu pārvadājumu, bet runa bija par speciālas kravnesības kuģiem, ja. Un tā 1944. gadā izveidojās Daugavas kara atjaunošanas pārvalde, ja, kurā ietilpa Rīgas, Daugavpils, Krāslavas un Jelgavas, kā arī Ventspils iecirkņu upju flotes uzņēmumi. Ja, tātad visticamāk, ka 44. gadā runa bija par to, ka varētu izveidot tātad vienotu šo upju kuģniecību un nodrošināt šo kravu pārvadāšanu, teiksim, pašā Latvijas teritorijā pa upju ceļiem. Visticamāk, ka to neizdevās realizēt, ja, jo 1961. gadā, kad uz šīs Daugavas kara atjaunošanas pārvaldes pamata, ja, tātad izveidojās Latvijas upju kuģniecība, tajā flotē bija tikai pasažieru kuģi, tas ir praktiski, nu, kuģīši, ko mēs arī šodien redzam, var aizbraukt uz Jūrmalu, var aizbraukt uz Meža parku, var aizbraukt līdz Jelgavai, toreiz bija ļoti populārs, arī uz Bolderāju varēja aizbraukt arī, ja, tātad ar šiem kuģiem. Tālāk bija velkoņi, tehniskās flotes kuģi un lielaivis, ja. Līdz ar to praktiski Latvija, tā mums ir pēdējā minūte mūsu atslēgas, tad mēs tagad slēdzamies klāt pie 6, ja, tā 18 pie šī līnka, ja. Tā. Un tātad šo kuģu darbība bija praktiski, nu, mēs varam teikt tāda, nu, otršķirīga, diemžēl, ja, tātad. Tur mēs neko izdarīt nevaram, ja, jo, diemžēl, šī tilti neļāva pa upēm tātad savienot, ja, šos lielos kravas kuģu tātad darbības maršrutus, ja, jo tas bija bīstams apdraudējums
Tā, nu mums ir 21 pievienojies klāt, ja, tātad iesim tālāk lēnām, ja, tā. Tātad, nu, pie šīs Latvijas upju kuģniecības neapšaubāmi ir vēl viena ļoti svarīga lieta, tā ir zvejniecība, ja. Nu, jāsaka ir tā, ka saistībā ar zvejniecību, ja tātad šeit ir tāds kuģu kopskaits, jūs varēsiet arī paskatīties, jā, tātad kā viņš tur mainījās, ja tātad kuģi, to jau mēs redzējām, ja tātad ir arī tātad šie pasažieru pārvadājumi minēti, ja, un arī apgrozījums, protams, nevajag vienam no galvas šeit zināt, tas nav tik svarīgi, bet vienkārši mēs redzam, ka, protams, viņš ir dinamisks, ja, bet tātad, jā, par šo zvejniecību, ja, tātad, no ar zvejniecību bija tā, ka Padomju Savienībā zvejniecība, protams, bija viena no ļoti nozīmīgām nozarēm, ja, un tātad zvejniecība pārzināja pilnīgi atsevišķa ministrija, tāpēc loģiski Latvijas teritorija nevarēja palikt bez šiem zvejas kuģiem, bet zvejas kuģu pārziņa bija absolūti, ja tātad PSRS, tātad zvejniecības ministrijas rokās, nu, ministrs Ribalovs, tā viņa saucās, ja. Un Padomju Savienības periodā zvejniecība attīstījās ļoti vērienīgi, jo PSRS tātad izmantoja tādu, nu, varam teikt, modernu šo zvejniecības līmeni, ja tas ir. Viņi veidoja tādus lielus zvejas tralerus, ja, bet šie traleri darbojās kā tāds, nu, kombinācija, kurā zivs tiek nozvejota, notīrīta, ielikta vai nu buļģiņā konserva, vai tiek sasaldēta, un tad viņa nonāk krastā, ja. Protams, bija neliela šī piekrastes zvejniecība, kurā zvejoja pēc vecām metodēm ar tīkliem, ja tā, tad un atveda svaigas zivis krastā, bet tas, protams, bija tas mazākais, jo zvejniecības mērķis bija nodrošināt visu Padomju Savienības lielo teritoriju ar šīm zivīm, un loģiski, ka, lai kaut ko transportētu, ir jāņem vērā, ja šie glabāšanas nosacījumi, ja tā tad varbūt arī tātad pieprasījums kaut kāds ir, ja tā kā zvejniecība attīstījās. Nu, Latvijas teritorijā bija šī lielā PSRS organizētā zvejniecības flote, ja, zvejas traleru flote, bet bija arī tātad gar piekrasti zvejnieku kolhozi, ja, kas attīstījās līdzīgi kā laukos esošie lauksaimniecības kolhozi, ja, tātad kuriem bija sava flote, piemēram, kas nodarbojas ar zvejniecību, un viņi pamatā sākumā piegādāja svaigās zivis, tātad tirgos, gan centrālajā tirgu, gan vietējos tirgos, bet vēlāk ar laiku sāk arī paralēli izveidot savu zivju pārstrādes, piemēram, uzņēmumu blakus uzreiz, ja, kas, teiksim, žāvēja, kūpināja zivis, ja, tātad arī konservus veidoja, tāpēc šī zvejniecības joma attīstījās ļoti plaši, ļoti strauji. Tad, lūk, zvejniecībā latviešu bija ļoti daudz, un viņi patiešām arī ļoti ātri uzņēmušies ekonomiskās attīstības tempus, ja? Bet šeit tātad būtu, piemēram, jārakstu kolhos Brīvais Vilnis vai kolhos tāds un tāds, bet tie bija visi pēc šo lauku kolhosu parauga veidoti, ja? Jā, nu, kā es teicu, ja tātad šeit bija šis kuģu dinamiskais izaugums, arī pasažieru pieaugums, ja, un arī kravas pieaugums. Tagad nedaudz par pasažieriem. Pasažieriem ir tā, kā pēc Otrā pasaules kara tātad turpinājās šī pasažieru pārvadājumu nodrošināšana, piemēram, starp Latvijas pilsētām, ja? Jo, kā jau es teicu, ja, tātad gāja kuģi uz Jelgavu, uz Liepāju, gāja kuģi uz Jūrmalu, tātad arī uz Bolderāju mazāk izmēra kuģi, uz Meža parku, ja tātad jums nevajadzēja braukt ar tramvaju, jūs braucāt ar šo kuģi, ja tātad devāties. Pieaug arī, protams, Padomju Savienības iekšienē, nu tā arī, protams, attīstīja turismu, jau nāca šeit iekšā no citām Padomju republikām kuģi, tas viss bija. Bet 60. gados Hruščova darbības laikā jau, ja, tad ir iestājies šis noteiktais, tā kā mēs sakam, atpusnis, ja, un ir mēģinājums pacelt, ja, šo dzelzs aizskaru, lai cilvēki varētu vairāk braukāt, skatīties, izzināt, iepazīties, ja. Tad Padomju Savienība realizēja drusku citu politiku, viņi mazāk nedeva
iespēja padomu cilvēkam, piemēram, doties kādos turismu braucienos uz ārvalstīm, bet aizliegt no ārvalstīm iebraukt turistiem vispār. Ja? Protams, viņi nevarēja. Loģiski, turismu apjoms bija mazāks. Ja? Tie arī bija tātad sarežģījumi ļoti dažādi, bet aizliegt viņi nevarēja. Un tagad, protams, Padomu Savienības apstākļos, ja ņemot vērā visu šo drošības politiku, bija lielais jautājums, tad, kuru no Baltijas ostām veidot kā pasažieru ostu. Jo redziet, nokāpjot no krastā, ja tātad šie ārvalstu turisti, ja, viņi nevarēja brīvi, teiksim, pārvietoties pa Rīgu, pa Latvijas, teiksim, laukiem, uz pilsētām braukt vai pa pašu Rīgu skatīties, ja. Formāli, protams, viņiem tika teikts, ka viņi var visu darīt, bet pēc būtības viņi tika ļoti stingri kontrolēti. Valsts drošības orgāni, kas skatījās, vai viņi nespiego, vai nav kaut kāda kontakta ar vietējiem iedzīvotājiem, protams, arī vietējos iedzīvotājus uzmanīja, lai viņiem neveidojas kāda kontakta. Un tāpēc, protams, tika veidotas viesnīcas, kas apkalpoja šos turistus. Piemēram, Rīgā tādas bija divas, ja? Viesnīca Rīga, kas atrodās pie operas, tātad lielā viesnīca, kas šobrīd ir pārsaukta par, man liekas, Kempinski viesnīcu, ja? Un tā bija viesnīca Latvija, kas atradās Brīvības, ja toreiz Ļeņina un Elizabetes ielas stūrī, ja? Un tātad šodien tā ir Redisona Blue viesnīca. Toreiz viņu arī bieži vien sauca par Interlatviju, ja? Tātad, kur pamatā arī visus ārvalstus turistus veda. Tāpēc viņus varēja viegli uzraudzīt. Tika izvēlēta tieši Rīgas pasažieru osta, kas bija ļoti neliela priekš tiem laikiem, ja? Un 60. gados viņi ļoti ātros tempos pārbūvēja un faktiski tātad Rīgas osta kļuva par galveno Baltijas ostu, tātad ārvalstu ostu Baltijas ārvalstu turistu uzņemšanai, jo šeit bija, kā viņiem likās no drošības viedokļa, visideālākie apstākļi, tātad turists nokāp no kuģa Rīgas ostā, tātad paši zina, kur viņi atrodās, un tālāk viņi var viegli aizadīt uz viesnīcu vienu vai otru un sakot, ko viņš te dara. Cita lieta ir Viļņa, kurā vispār tādas iespējas nav, viņu no kuģa kaut kur novadīt, ja? Un otra lieta ir Tallina, kurā osta atradās vispār ārpus pilsētas, un kur viņš tur var aizklīst, kā toreiz likās drošības institūcija pārstāvjiem. Tas arī ir liels jautājums. Tāpēc Rīgas pasažieru osta tika izbūvēta ļoti ātros tempos, ja? Un viņi, protams, šeit ļoti lielā mērā pieņem šos pasažieru turistus, ja? Tālāk. Attīstoties jūrniecības nozarei, tika izveidota vēl viena institūcija Rīgas transporta flote, ja? Tas ir blakus šai Latvijas kuģniecībai. Rīgas transporta flote pamatā bija flote, kas nodarbojās ar, teiksim, kopumā, ja tātad ātri bojājošas produkcijas pārvadāšanu, jo tās sastāvā atradās pamatā refrižerātoru tipu kuģi. Tad jūs varat saprast, ja, ka viņi nodarbojas pamatā ar pārtikas preču pārvadāšanu, ja, gan no ārvalstīm, gan uz ārvalstīm, ja vajadzēja kaut ko, ja tātad bija paredzēts tātad eksportē. Un, protams, arī pārvadāja preces no citām padomju republikām. Tad, piemēram, tur augļus, ja, teiksim, gaļas izstrādājums vai kaut ko citu. Pamatā tomēr tie bija arī augļi, ja tātad būtu tā. Nākamais, ja tātad Rīgas tirdzniecības, vēlreiz mēs būtu, par šo transporta floti, ja, tātad viņi arī deva darbu jūrniekiem, arī strādniekiem. Ostā, ja tātad arī, teiksim, šajās noliktavās, ja, kas tika apkalpotas no šīs flotes puses, ja, tā kā tas bija tāds, signāls, ja, ka šī jūrniecības nozare patiešām aug arī plašumā, ja. Tagad par ostām. Protams, galvenā bija Rīgas tirdzniecības osta, kura bija dažādu kravu ostu, tātad īpaši specializācija šeit nebija, bija dažādu preču pārvadāšanas iespējas, ja, un tas, protams, bija ļoti nozīmīgi, ja. Lūk tā, Rīgas osta attīstījās, tātad attīstījās tās teritorija, tātad, un, protams, arī tika labi iekārtota, ja. Tā kā loģiski, kā arī cilvēki, kas strādāja ostā, visticamāk bija arī apmierināti ar šo darbu, ja, jo tas, protams, bija ļoti, mēs varam teikt, arī finansiāli ienesīgs darbs. Ventspils osta. No Ventspils osta ir tā, ka sākumā Ventspils osta darbojās kā parasta osta, kā tas bija
pirms otrā pasaules kara, bet pēc otrā pasaules kara par šo ostu lielu interesi, tas arī ir apbrīnojams tāds fakts, ja, sāk izrādīt viens no amerikāņu miljardieriem, tāds Hammers, arī unikāla personība, viņš bija pazīstams ar Ļeņinu kā jauns puika, viņš bija ļoti fascinēts no tā, ko Ļeņins stāstīja, viņš patiesībā bija komunistiskā režīma liels fans, ja. Grūti tagad ir pateikt, kā viņam tas izdevās, bet viņš piedāvāja savu palīdzību Ventspils ostas izbūvē un attīstībā. Un praktiski viņš bija viens no tiem, kas izvirzīja šo ideju, ka ostai vajag specializēties, sašķirtāt to kravu pārvadājumus, tie naftas produkti, gāzes, ķīmiskās kravas. Pateicoties viņam, Ventspilīs ir izbūvēti visi šie, teiksim, plašie uzglabāšanas termināli, ja, kurās varēja tātad šo kravu saglabāt. Un, protams, arī parādījās ļoti modernas piestādes, piemēram, dzelzceļa vagons kuģis, ja dzelzceļa vagons uzbrauc uz kuģa klāja, un ja viņam nav jāizkrauj, tad viņš tā arī ceļo tur, kur viņam ir jānonāk, un tur viņš atkal tiek pievienots pie citas sastāv. Vai arī viņu nokārt, katrā ziņā ostas attīstībā notika lielas pozitīvas pārmaiņas, ja? Bet atklājās laika gaitā, kā Ventspils ostā nav nodrošināta praktiski gandrīz nekāda aizsardzības sistēma pret piesārņojumu, ne ostas ūdeņiem, ne arī pašai pilsētai. Tāpēc Ventspils ļoti ātri kļuva par tādu vienu no piesārņotākajām teritorijām. Nu, varbūt pateicoties šiem vējiem no jūras, ja varbūt tas arī tik ļoti uzreiz nebija jūtams, bet katrā ziņā šīs pārmaiņas, ja, Latvijas teritorijā, tas ir atmodas process 80. gadu vidū, tad, piemēram, vides aizsardzības klubs, grupa Helsinki 86, viņi ļoti pievērš uzmanību Ventspili, piemēram, viens no tādiem aicinājumiem bija vispār likvidēt Ventspils ostu, slēgt šo ostu, ja, jo viņa nav droša, viņa arī nav droša pašai pilsētai, bet, nu, tomēr tādi emocionāli saukļi toreiz netika pilnībā saklausīti un realizēti, ja? Un tas ir lieliski, jo ostu, nu, mēs varam teikt, praktiski pārbūvēja lielā mērā, ja? Viņa ieguva arī šīs attīrīšanas modernās iekārtas, un tā mēs līdz mūsdienām šo Ventspils ostu arī redzam, ja? Un cita lieta, ka varbūt viņas darbībā un pārvaldībā tika pieļautas kļūdas vai kaut kāda arī, teiksim, nolaidība, ja? Jo lielā mērā viņa apkalpo vienu pilsētu un ir jau cilvēku loku, ja, bet tā pati osta jau ir ļoti labā vietā, ļoti nozīmīgs uzņēmums, ja. Tā, nākamais Liepājas osta. No Liepājas ostu ir tā, viņa pēc otrā pasaules kara attīstījās ļoti strauji, jo osta ir ļoti izdevīgā vietā, tātad pilsētas kanāls, kur var ienākt kuģi, var arī apgriezties šie kuģi, pietiekams ir šis akvatorijas platums, ja, bet Latvijas teritorija ir arī PSRS ārējā robeža, ja, un PSRS robežsardas un arī politiskās institūcijas 51. gadā lēma par sliktu Liepājas ostai. Tādā ziņā, ka Liepājas osta tika slēgta, viņa tika nodota pilnībā kara flotes pārziņā, ja, tātad tur jau bija šī kara osta, ja tātad, bet viņu paplašināja, un tātad pamatā šeit dislocējās padomju armijas garnizons, tātad, kas visi kalpoja tātad kā robežapsardzes, vai arī, nu, varam teikt, faktiski arī militārajā dienestā, un Liepājas osta kā transporta osta praktiski neeksistēja. Tas pats arī attiecās uz pasažieru pārvadājumu, gan vienīgi Rīga, Ventspils, un tāds šie vietējie pasažieru pārvadājumi. Vienīgais, kas Liepājas ostā saglabājas, tā ir zvejas osta, ja tātad jau bija arī zvejniecības tradīcijas labas, ja tā, ka tas attīstījās tālāk. 1958. gadā tika nodibināts valsts uzņēmums Liepājas tirdzniecības osta. Bet šī osta bija tieši tie, kas teiksim, pārzināja šos zvejas kuģus, ja tā tad arī nodrošināja šo pasažieru pārvedāšanu, ja sekmīgi darbojās, bet, protams, bija slēgta arī zona Liepājas tātad teritorijā, tā kā, piemēram, ceļotāji vai braucēji no Rīgas uz Liepāju, tā vienkārši visur nokļūt nevarēja. Tātad 51. gadu, tātad šeit bija pārmaiņas. Tālāk, kuģu remonts. Nu, ar kuģu remontu ir tā, ka pēc otrā pasaules kara Latvijas teritorijā
lielā mērā atjaunojās un turpinājās kuģu remonta nozares attīstība, kas, protams, ir ļoti veiksmīgi, jo viņi piedāvā darbu ļoti lielam cilvēku skaitam, piekam kvalificētam cilvēku skaitam, ja? Un tātad viens no galvenajiem uzņēmumiem, kas šajā laikā tātad nodrošināja šo kuģu remontu tātad jomu, tas bija vēl 1913. gadā, tāda pastāvēja Rīgas kuģu remonta rūpnīca, tad lūk, viņi arī atjaunoja savu darbību. Viņi sekmīgi darbojās tātad līdz pat 1995. gadam. Tas ir jau pēc neatkarības atjaunošanas. Bet tad sabrūkot PSRS, kā jūs redzat, 91. gadā, ja šis uzņēmums turpināja sekmīgi darboties, ja, jo tika uzskatīts, ka tas ir ļoti pelnošs uzņēmums, kas tā arī bija, jo, protams, ja jums ir kuģi, viņi ir jāremontē. Pat ja jums kuģi nav, bet ir ostas, tad tik un tā kuģi ir jāremontē. Ja? Tā, ka tas ir ļoti veiksmīgs virziens. Ja? Bet 95. gadā Rīgas kuģu remonta rūpnīca tika mainīta, tad viņas status, un tika dots viņai nosaukums Rīgas kuģu būvētāji. Ja? Šodien mēs pavisam droši varam teikt, acīm redzot, tas ir bijis nepārāk ekonomiski pamatots solis, ja? Jo ar kuģu būvi ir jānodarbojas tādā, varam teikt, tādas valsts atbalstošas politikas līmenī, ja? Jo pirmām kārtām kuģus jūs varat būvēt sev, jūs varat būvēt pārdošanai. Un pārdošanai jums jābūvē augstākās tehnoloģijas kuģi, tāpēc jau pašā sākumā, ja, akcijas sabiedrība ar visai nelielu pamatkapitālu varēja tikt vērtēta kā nepārāk nopietnas kuģbūves uzņēmums. Viņi gan turpināja remontēt, bet tomēr viņi tā kā teica, ka mēs plānojam kaut ko būvēt, ja? Kaut kas arī tika izdarīts, bet pamatā tie bija kuģu korpusi, ja? Tātad šeit netika uzbūvēts neviens kuģis no viena gala, varam teikt, no sākuma līdz beigām, ja? Pamatā tie bija kuģu korpusi, kurus veidoja, un tātad viņus sūtīja uz lielajiem kuģbūves centriem Eiropā, arī padomju, tātad bijušajā zonā, ja ir Krievijas federācijā un citās republikās, tātad šos kuģus noveda līdz kopsaucēji, tātad parādījās jauns kuģis. Bet, kā mēs tagad šodien varam arī lasīt, būtībā 20. gadā šis uzņēmums ir nobankrotējis, tātad mainīja daudzkārt savus īpašniekus, privatizēja, ja, un bieži vien nonāca tādu cilvēku rokās, kuriem pat izpratne nebija par kuģi, un par tā remontu vēl mazāka, ja. Tātad uzņēmums ir nobankrotējis, tā ka mēs patiesībā šo nozari esam pazaudējuši, godīgi sakot. Ja? Tas ir žēl, jo mēs tiešām, kā jūs arī redzat, gatavojam kuģu mehāniķus, kuri varbūt iet jūrā, bet varbūt kaut kādu iemeslu dēļ ne visi aiziet jūrā, tad, piemēram, šī kuģu remonta nozare būtu absolūti izcila, ja mēs noteikti varētu piedāvāt daudz vairāk studiju vietu un arī darba vietu, ja tāda nozara attīstītos, ja? Bet, kā mēs redzam, viņas nav tā. Tālāk. Jā, tātad šeit arī, tātad, kā mēs sakam, mēs redzam, ka tiek uzbūvēti 316 kuģi, tad autopasažieru krāni lielājums, bet vēlreiz saka, tas nav kuģis, kas var tikt nolaist ūdeņu, tātad viņš var peldēt. Tas ir kuģi, tie kuģi, kas ir korpusi, ja tātad lūk tā. Otrs nozīmīgs arī ar kuģbūves remontu, ja tātad uzņēmums ir Pašmāras kuģbūvētāju, kas tika nodibināta jau 1900. gadā. 94. gadā nonāca tātad valsts īpašumā, darbojās līdz 2000. gadam kā patstāvīgs uzņēmums, pamatā nodarbojās ar kuģu remontu. Ļoti veiksmīgi, ja tātad šeit nebūvēja kuģus, nosaukums tika saglabāts, ja tātad, vai šis zīmols būtu. Bet pamatā tātad nodarbojas ar kuģu remontu. Tātad ļoti veiksmīgs uzņēmums. Bet 2000. gadā šīs uzņēmuma kontrolpaketi iegādājas jau mūsu pieminētā Rīgas kuģbūvētāja. Un ar to laiku arī sākās praktiski šīs tosmās kuģbūvētājas lielās nedēļas, tas ir kritās apgrozījums, kritās pasūtījumi, tad grūti pateikt, vai tā bija iekšējā konkurence, vai tā bija nemākulīga vadība, bet katrā ziņā tātad tosmās kuģbūvētāja šodien vairs nepastāv. Ja? Tātad bija tāpat kā Rīgas kuģu būvētāja. Tā. Vienīgais, kas tika tosmārē vēl darīts, viņi iepirka metālu lūžņus, ja? Tātad dažādus, ja? Tā kā uz pārstāvi, bet tas nebija saistīts nekādā veidā ar kuģbūvēšanu. Tā. Jā, tātad
tā pēc neatkarības atjaunošanas, tas ir 90. 91. gads, ja tātad Latvijas jūrniecības nozarē, protams, arī bija redzamas pārmaiņas. Un lieta tāda, ka Gorbačovs šajā pārbūves procesā pamatā, ja tātad tika likts uzsvars uz šo dažādo, ja tātad ekonomikas attīstības modeli, tas ir gan valsts, gan kooperatīva uzņēmums, ja. Un, piemēram, teiksim, 91. gadā pēc šī puča, ja tātad Padomju republikas vai PSRS, kas beidza pastāvēt, ja tātad viņi neuzstāja uz to, lai kuģi tiktu atdoti, bet viņi tika atdoti praktiski no šīm jau neatkarību atgūšajām republikām. Tātad 91. gadā tika pieņemts lēmums par Latvijas valstisku un ekonomiskā pamata nodrošināšanu, kur tika ielikts iekšā tātad jūras transporta nozares attīstības šis ceļš, ja. 91. gadā tika nodibināta jūras lietu ministrija, kas, protams, bija absolūti pareizs risinājums, ja, jo mēs redzam, kā šodien, ja tātad ir daudzas problēmas, ko pie atsevišķi cilvēki arī vērtē tieši tāpēc, ka noteikti jūras lietu ministrijai vajadzēja būt atsevišķai, ja, jo tā ir milzīga nozare, tās ir ostas, tā ir jūrniecība, kurā patiešām ir vajadzīgi speciālisti, ja, kas šo nozari pārstāv, bet nevis ir cilvēki, kas varbūt ir iegūši autovadītāju apliecību, un piedalīgi arī par jūrniecību, ja tātad, tas ir cits jautājums jau, ja. Un 91. gadā arī tika izveidota Latvijas jūrniecības pārvalde. Tātad tālāk. Nākamais, ja tātad pēc neatkarības atgūšanas tika izveidots Latvijas kuģu reģistrs, un viņš tātad pārēja, tā ir Latvijas jūras administrācija, ja tātad, kurai ir dažādas apakšnodaļas, tātad Latvijas kuģu reģistrs, kurš pārņēma PSRS pakļautībā esošos zivsaimniecības un kuģniecības uzņēmumus, arī kuģus, un 91. gadā tika nodibināts valsts uzņēmums Latvijas kuģniecība, kas arī acīm redzot bija viens no ļoti pamatotiem lēmumiem, ja? Tālāk, kā mēs redzam, ja tātad 97. gadā tika pieņemti jūrniecības noteikumi, ko mēs pazīstam ar nosaukumu jūras kodeksu, jūs arī mācoties jūras tiesības apgūsiet, tika pieņemts likums par ostām, tagad 2000. gadā viņš ir grozīts, ir pieņemts jauns, tātad likums par ostām, jo ostu šis pārvaldības modelis ir mainīts, ja tātad ostniekiem tas ir svarīgi, jūs arī mācīsieties jūras tiesības, tā kā apgūsim. Un 97. gadā arī tika pieņemts lēmums par valsts un pašvaldību objektu privatizāciju. Un tas, protams, attiecās uz ostām, ja, jo katra osta atrodas uz kaut kādas zemes, ja, un mums patiesībā uz valsts zemes neatradās neviena osta, ja, tātad visas ostas atradās uz pašvaldību zemes. Līdz ar to viņas nonāca pašvaldību pārziņā, bet, protams, kaut kāda nauda bija jāmaksā valsts budžetā, bet izrādījās, ka, kā šodien mēs arī runājam par šo ostu pārvaldes modeļu pārmaiņu, tas nebija īpaši efektīvi, ja? Un, protams, bija nolēmts arī, kā Latvijas kuģniecību saglabās Latvijas jurisdikcijā, bet šāds privatizācijas likums tika pieņemts, un diskusijas notika, un tika nolēmts, ka arī Latvijas kuģniecība tiks privatizēta, ja? Kā mēs redzam, šodien mēs esam palikuši bez savas kuģniecības. Mums ir LSI, ja, tātad uzņēmums, kas pieder arī noteikti zinošiem cilvēkiem, bet tas nav vairs Latvijas uzņēmums, līdz ar to mums ir tātad vairāk nekā 50 kruīņu kompānijas, kas nodarbojas ar jūrnieku apgādāšanu ar darbu, ja, bet diemžēl mums nav pašiem savas kuģniecības, tātad uzņēmuma, kas nodrošinātu darbu, tātad tieši Latvijas jūrniekiem, ja, tātad viņi gan nepaliek bez darba, ja, jo mēs varam dabūt darbu citur, ja, bet, teiksim, kāds process šeit ir, ja, tālāk. 94. 95. gads ir laiks, kad Latvijas ekonomikā šī privatizācija ļoti strauji notika, piemēram, to pašu Vefu privatizēja par vienu tātad latu, ja, tas pats bija arī ar citiem uzņēmumiem. Un, protams, te pacēlās jautājums, ja, kas notiek ar valsts budžetu, ja, jo privatizējot uzņēmumu jebkādu, ja tātad jautājums ir par to, ko īpašnieks tālāk darīs, ja tas ir viņa privātais uzņēmums, viņš var darīt jebko, ja,
tur ir tā lieta, ja, tāpēc loģiski jautājums ir tāds, vai šī sasteigtā privatizācija bija par labu pīvs un kaut vai jūrniecības nozarē. Nu, visticamāk, šodien jāsaka nē, ja? Jo valsts budžetā trūkstot līdzekļiem, valsts budžets nedeva nekādas atlaides, piemēram, vai zināmus atvieglojumus, piemēram, tiem, kas eksploatē vai kuriem būtu šie kuģi, nodokļu maksāšanas ziņā, ja? Jo loģiski kuģis dod ienākumus, bet kuģis arī prasa ienākumus. Un tā iznāca, ka privatizējot kuģniecību, tātad privātie īpašnieki nolēma Latvijas kuģus pārrakstīt zem tā saucamajiem lētajiem karogiem, kur bija mazāka nodokļu politika. Ja? Tā mēs redzam, ka 94. gadā bija 413 kuģi, 2010. gadā 181 kuģis. Ja? Tāpat samazinājās, kā jūs redzat, arī zvejas kuģi, tātad no 141 līdz 65. Ja? Lūk, viņi visi aizgājuši šiem lētajiem karogiem, bet ar lētajiem karogiem ir tā, ka tā ir fraktēšana, ir nomāšana, ja? Kur jūs iegūstat kaut kādu daļu no peļņas, ja? Bet tam, kas ir to kuģi nofraktējis, viņam nav pienākums tehniski šo kuģi uzturēt. Viņš patiesībā viņu eksploatē. Kamēr tas kuģis peld, kad viņam rodās problēmas, tad vai nu ieviet savu kuģi atpakaļ, mēs atdodam, ja? Jo būtībā mēs esam norēķinājušies. Jūs mums kuģi, mēs jums kaut ko maksājam. Ko jūs ar to naudu darījāt? Tas ir cits jautājums, ja? Lūk, bet ja jūs negribat kuģi, mēs viņu noplēsīsim, ja? Tātad metālūšņos sagriezīsim un nodosim. Tā patiesībā arī iznāca, ka 2000. gadu sākumā lielā skaitā agrākās Latvijas kuģniecības kuģi, kas bija nodoti, ir, varam teikt, privatizācijas ceļā iegūti no valsts, ja? Tātad par ļoti nelielām summām tagad tika atdoti lētajiem karogiem, viņi praktiski bija savu mūžu nokalpojuši. Ne tādā ziņā, ka viņus nebūtu varējis izremontēt neviens, bet vienkārši neviens aiz īsti arī neinteresēs, arī pati Latvijas kuģniecība, jo praktiski vairs nepastāvēja, ja, kā tāda, ja. Nu, lūk, un tātad, redziet, lielo kuģu skaits, ja, tātad no 94. gadā 147 kuģiem, 10. gadā bija samazinājies līdz 25 kuģiem. Šobrīd skaitas ir, nu, kā jau es teicu, tas nav Latvijas kuģniecība, ja, bet MSC, tad tas ir kaut kas tāds, nu, kā saka, zināms prototipi, tur ir kaut kādi, laikam, kā saka, kādi 15 šie lielie kuģi, ja, tātad, bet, nu, protams, tas ir cits īpašnieks un cita politika, ja, tā, ka, protams, tas bija tāds, nu, nepārāk varbūt patīkams signāls, ja, tātad saistībā ar šiem kuģiem, ja. Tālāk, 2017. gadā, tātad, kad bija palikuši vairs tikai 16 kuģi, Latvijas kuģniecība viss pārvest arī ārvalstu jurisdikcijā, un tieši tas pats notika ar Latvijas upju kuģniecību. Ja, tātad 2017. gads bija tāds robežu punkts, kad mēs patiesībā, nu, no saviem kuģiem, tā kā mēs varam teikt, aizstājām prom. Tas ir, protams, liels jautājums, ja, jo valstī, kurai ir 3 lielas ostas, kurai ir tik gara jūras robeža, kas gatavo speciālistus, ja, praktiski nav pašai sava nevienā jūrniecības saistīta uzņēmuma. Tātad ostas, protams, eksistē, ja, un viņas tiek pārvaldīts, bet, ja mēs paskatāmies uz to pašu Nīderlandes, Holandes paraugu, ja, tātad Anglijas paraugu, tad, protams, mēs izskatāmies vai nu kā nākuļi, vai kā nezinīši, vai kā citāda veida kaut kādu, teiksim, īpatnēji, ja cilvēki, kas nesaprot šo milzīgo bagātību, ko pati daba mums ir devusi, bet, nu, tas ir labi, ka mums ir jūras akadēmija, un tas ir labi, ka viņi ir savs vārds, un ka viņi nav ne ar vienu savienotai apvienoti, ja, jo, kā jūs redzat, visas šīs apvienošanās beigās uzņēmuma krahu, ja, tā. Jā, nu, 2018. gadā Latvijā bija reģistrēti 55 zvejas kuģi, 30 kravas kuģi. Tas ir tie, kas ir reģistrēti pie kādas no Latvijas ostām, ja, un kas ir iegājuši arī Latvijas kuģu reģistrā. Tā. Tālāk, vai tas ir kaut kas tāds atvainojas, ja, kruīņu kompānijas, ja. Nu, šobrīd Latvijā ir apmēram 50 uzņēmumi, ja, kas nodarbojās ar jūrnieku iekārtošanu darbā. Tie ir kruīņu uzņēmumi. Nu, mums studenti arī strādā kruīņu uzņēmumos, ja, jo ļoti daudzi tātad ir arī veiksmīgi personāla vadībā, ja, tātad no 17. gada, ja, kad šie uzņēmumi pirmo reizi deva tādu īstu skaidru statistiku, ja,
Latvijā tātad ir reģistrēti apmēram 12,000 aktīvie jūrnieki, bet viņu skaits pieaug, ja, un tas, protams, ir labi, jo tā ir nozare, kas dod ļoti stabilu vietu darba tirgu cilvēkiem, pie tam, bet tam nav jābūt Latvijas darba tirgu, ja mums pašiem savu kuģi nav, tad, protams, cilvēki var meklēt savu darbu, ja kuras citas valsts kuģniecībā, kurā ir šie kuģi. Un tas ir, protams, ļoti labi, tāpēc šī nozare ir ļoti strauji attīstīsies, un patiešām ir arī ļoti konkurētspējīgi. Tad vēlreiz es gribu teikt, tas noteikti ir jāatzīmē, ja, ka, lai Latvijas Jūras akadēmija iegūtu šo ļoti augsto ārpolitisko prestižu, ja, tas arī prasīja gadus, lai šo diplomu popularizētu, lai šo diplomu atzītu par kvalitatīvu, tāpēc, protams, dažādas runas, ka vajadzētu apvienoties ar kādu no citām augstskolām, par tehnisku universitāti vai vēl kaut ko. Tas, protams, neiztur nekādu kritiku, ja, jo tas būs citas augstskolas diploms, uz kuru visi skatīsies ar lielām aizdomām un, protams, nezinās vai nesapratīs, ko šo diplomu darīt. Neskatoties to, ka tur būs gan paraksti, gan jārboņi virsū, ja, bet tas ir vienmēr, ja tātad savu vietu ir jāiekaro, ja, līdz ar to ir muļķīgi zaudēt savu stabilo vietu, lai atkārtotu ceļu kārtu Latvijas kuģniecībai, ja, no liela uzņēmuma, kas prasīja ļoti veiksmīgu menedžmentu, ja, līdz pilnīgam kuģu pazaudēšanas procesam, ja, tā. Nu, lūk, tālāk, ja, tātad, jā, nu, kā mēs šeit redzam, ja, tātad bija arī tankeri, tātad šeit 2017. gadā, ja, bet, protams, tas Latvijas tirdzniecības flotes, ja ir transporta flotes, nu, vēsture būtībā viņā 2000. gadu sākumu, pirmo pusi arī 20 apmēram gadiem, 15, 16, 17, praktiski arī jāpieliek punkts. Ja mēs varam runāt par jūrnieku nozares attīstību, šo darba tirgus attīstību, bet nevis par šī uzņēmuma attīstību. Tālāk. Kara floti. Nu, kara floti ir vienmēr vajadzīga, lai varētu patrulēt robežu. Tas ir absolūti saprotams, ja īpaši Latvijas situācijā. Un 91. gadā tika pieņemts likums par Latvijas statusu, ja, un par Latvijas Republikas valsts robežu. Un tā, lai būtu šie cilvēki, kas var strādāt uz kara flotes kuģiem, ja, protams, uz kuriem var aiziet strādāt arī cilvēki, kas strādā uz tirdzniecības flotes, ja, bet ir jāaiziet vēl speciāli apmācība militārajā jomā, bet tika izveidot Liepājas jūras koledžu, kurā bija arī jūras spēku mācību centrs, ja. Tālāk tika izveidots Vēnspils 7. robežsargu bataljons, ja, kas lika pamatu jūras krasta robežas apsardzei, ja. Un tātad Liepājā 92. gadā izveidoja Liepājas jūras spēku divizionu, ja. Tas ir saprotams, tā ir tā ārējās robežas zona, tātad tur ir šie kuģi, ar kuriem tātad var arī veikt šo patrulēšanu. Nu, sākumā šie kara flotes kuģi bija pielāgoti, tie bija zivju inspekcijas, tā saucamie Rīgnadzora klases kuģi, kurus pielāgoja krastas apsardzes vajadzībām. Nu, šiem zivju inspekcijas kuģiem bija vajadzīgais ātrums pamatā, ja, vienīgais, kas uz viņiem nebija ieroči, ja, tātad, jo zivju inspekcija parasti patrulē, protams, viņi varēja brīdināt gaisā šaujot, ja, bet, teiksim, ieroči nebija, ja, tātad uz šiem kuģiem uzlika ieročus, tātad, noteikti klasi, ja, un tātad tālāk tika arī remontēti kuģi, ja, tātad, kas tika iegūti no ārvalstīm, ja, un tādējus 2. gadā Liepājā uz pirmo izremontētā kuģa, kuru nosauca Sams, pacēla Latvijas jūras spēku karogu, ja, tā. Un, jā, mums arī akadēmijā bija līdzkoši prorektors, ja, tātad Lešīnskis, ja, kas arī ir aizgājis, ja, tātad saulē jau, ja, kas tieši nāca no kara flotes, tātad ļoti zinoši, lielisks cilvēks, speciālists, ja, domājams, kā, protams, tātad jābūt jūrniekiem ar pieredzi, kas vada nozari un vada augstskolu, ja, jo tas, protams, atstāja pilnīgi citu iespaidu uz mācību procesu un daudziem citiem jautājumiem. Ja. Nu, lūk, un 92. gadā tika pieņemts likums par aizsardzības spēkiem. Ja, un tātad šeit bija arī noteikti pienākumi, kas ir jādara. Ja, tātad, kā jūs redzat, tie nebija domāti kaut kādām militārām darbībām, ja, bet tie bija tieši domāti tam, lai varētu tātad attīstīt, ja, tātad šo robežu apsardzi, ja. Nu, laika gaitā mēs esam šo floti palielinājuši, mēs esam pamatā saņēmuši dāvinājumus no Dānijas, ja tātad tas šeit ir tātad ļoti daudz palīdzējis, bet
Kopumā tātad kara flotes darbība, ja tātad šobrīd atrodas Latvijas Latvijas aizsardzības akadēmijas rokās, ja, kas gatavo speciālistus, ja, bet kā jūs arī redzat, tie mācās tātad navigācijas priekšmetus aizsardzības akadēmijas kadeti, ja, tātad lūk, tāda ir mums šī sadarbība. Tā. Nu, cienīgi, es esmu nonākusi līdz pēdējiem slaidam. Vai jums ir kādi jautājumi? Es esmu tēmu nolasījis, tā ir mūsu pēdējā tēma, ja? Vai jums ir kaut kādi jautājumi? Man ir jautājums par eksāmenu plānošanu. Šodien mums bija iespēja ar jums satikties, vai mēs varam plānot eksāmenu? Nu, kad jūs gribat sauciet savu datumu, es pateikšu, vai viņš ir brīvs, vai jūs tad varat? Varbūt varētu uzzināt, kuri jums ir brīvi datumi. Nu, ir tā, ja, ka, teiksim, mēs nezinām vēl, kā tas eksāmens. Tā, mums ir 3,5 minūtes, ja gadījumā mums atslēgas, mums ir vēl viens pieslēgums, mēs varam pieslēgties, ja, un tad mierīgi runāt, ja. Un šobrīd ir tā, mēs nevaram zināt, ja, tad, kas būs pēc tā 9. janvāra, ja, ne, 11. janvāra, ir 9. 11. 11. jā, jo jūs redziet, kā epidēmijas izplatība iet ļoti strauji uz priekšu, un mēs arī zinām, ka tā vakcinācija sāksies, ja, jo nav pagaidām vēl nekādi termiņi precīzi pateikti, ja, tāpēc mēs nevaram zināt, kā tas viss izskatīsies, ja, teiksim, klātienē, ja neklātienē, tad kādā veidā tas viss tiks organizēt, jo te arī ir jāskatās uz šo procedūru. Tā, ka mēs to skatīsimies, ja, tātad, nu, šobrīd ir tā, es varu pateikt, kas ir aizņemts, tātad, ir aizņemts 4. janvāris, ja, tā, ir, tas, jā, 4. janvāris, tas ir aizņemts, ja, jo tur ir gan konsultanti, gan eksāmeni, tad piemēram 5. janvārī, ja, varētu būt kādai grupai konsultācija, ja, tātad, ja kādi grib, ja, un 6. varētu būt arī eksāmens, piemēram, 5-6 varētu būt brīvs, ja, tātad tā, ja. Tālāk, tātad es tagad skatos 7. ja, ir tā. 7. ir brīvs, jā, 7. ir brīvs, 8. ir aizņemts, ja, 9. 10. ir sestdiena, svētdiena, tad mēs viņu nevaram tā izmantot, ja. Pēc tam nāk, tātad 11. ir, tā, es tagad skatos, 11. tur ir tas, tā. Tā. 11. ir tikai konsultācija, ja? Tā, 12. var likt eksāmeni, 12. man ir viens eksāmens, ja? Bet, ja mēs kādreiz esam arī plānojuši, teiksim, ir eksāmens sākās nevis no rīta, bet viņš sākās pēcpusdienā, tā arī var būt, ja? Tā, ka varētu būt 12. ja? Skolotāji, man ļoti patika tie datumi 5. konsultācija un 6. eksāmens. Un kas jūs tāds esat? 1M337. 1M337. Ja, tātad 5. janvārī konsultācija, ja, un 6. janvārī eksāmens. Ja. Tā. Es šobrīd nevaru pateikt, labi, es pierakstīju, ja, es jau iztaisīšu līdz nākamās nedēļas sākumu tādu pilnīgi skaidru grafiku, ja, lai tur kaut kas nepārklājās ļoti lielā mērā, ja. Es nevaru pateikt, cikos tas eksāmens sāksies, ja, teiksim jums, bet varbūt, ka viņš sāksies, tur, teiksim, nevis 9, bet varbūt kādos 12 dienā, ja, tā arī var būt, ja. Bet tur mēs nevaram izdarīt, jo redziet, kas ir, jums ir sesija tikai 2 nedēļas, ja, un ja piemēram pasniedzējiem ir vairāki priekšmeti, vai, teiksim, tas semestris noslogots, tad, protams, vajag jums nodrošināt 2 nedēļu laikā normāli tikt pie eksāmena, ja, teiksim, un tā ka, labi, es pierakstīju 5. 6. janvārs, tikai es nevaru pateikt laiku, nevienam par eksāmenu laiku. Jā, ok. Es to saku. Viņa, protams, ļoti rūpīgi seko tam visam līdzi, ja, jo tas nozīmē, ka ja mēs tur ļoti daudz ko mainām,
tad mēs nevaram sākt normālā laikā otro semestri. Jā. Ja? Tā kā es domāju tā, ka vismaz es savos priekšmetos centīšos izdarīt tā, lai studentam būtu vislabvēlīgākais risinājums, ja, bet es vienīgais, ko jums gribu pateikt. Tad jūs plānojat savus eksāmenus, ja, jūs, protams, ar pasniedzējiem runājat, bet jūs paši arī domājat, es jums iesaku izveidot tādu sarakstu, ja, nezinu, tagad digitalizētu vai papīra formātā, bet lai jums starp eksāmeniem paliek, es gribētu ieteikt 2 dienas. Ja? Mēs tā arī patreiz kārtojam. Otrajā nedēļā mums ir 2 un pirmajā 2. Pilnīgi pareizi, ja? Un ja pasniedzējs saka, man ir izdevīgi tā, tad pasniedzējs strādā. Viņš nevar šeit būt kaut kādā izdevīgā pozīcijā, jo redziet, kas ir. Eksāmens un eksāmens sesija, tas nav atpūtas laiks, ja? Tas ir stress studentam, ja? Un pat, ja viņš ir mācījies ļoti labi, ja? Īpaši pirmā sesija, tas ir jautājums, kad ir tiešām ļoti daudzas lietas pirmo reizi savā dzīvē jāsaliek kopā un jānoliek tas eksāmens, ja? Un tāpēc, piemēram, ir jādomā no studenta pozīcijām, lai viņam būtu maksimāli komfortabli, saprot, ja? Un līdz ar to jūs rūpīgi skatieties, ja tātad, lai būtu tās 2 dienas, ja nevarat risināt, griežieties pie studiju daļas, ja, bet diskusijās ar pasniedzēju, protams, pats neiesaistieties, bet lai tas būtu tāds maksimāli, un šis tāds normāls grafiks, jo vairāk par 4 eksāmeniem, es nezinu, varbūt ir kādam šajā sesijā, bet es domāju, ka nē, mēs, ka 4 eksāmeni ir gandrīz tā norma, ja, un tad 2 nedēļās ar normālu saplānu, ja kāds iztaisīt 1 nedēļu brīvu otro, ja, tad gan viņš pirmā nedēļā saliks visus eksāmenus, pēc principu, kas izdzīvos, un visi pārējie tātad, varēs ņemt mantiņus un staigāt. Labi, tātad mēs esam, tagad mums ir ar ostinieku meitenēm, mums ir viss izrunāts, tagad tur mums ir saprotams, kas un kā ir, ja. Tā, vai jums ir vēl kādi jautājumi? Vairāk diži nav, cik es saprotu, elektriķiem mums nākamnedēļ pēdējais tas seminārs, kad vēl cik 3 cilvēki mums jāatbild. Jā, bet jūs man atsūtījāt to savu jautājumu. Jā, atsūtīju jums PowerPointā. Viņa tā pati prezentācija vienkārši uzņēma tās bildes un salikts PowerPointā. Kā... Es viņu neesmu vēl attaisījis, jo man bija diploma darbi ļoti lielā blīvā joslā. Es redzēju, ka uzlādēju. Bet viņa ir principā 1:1 ar prezentāciju, ko jūs jau bijāt apskatījusies. Lai viņa būtu, jā, bet galvenais, kā viņa būtu PowerPointā, jo Zooms nenodrošina. Viņš laikam, es domāju, jau. Labi, tad tas pārbuvis un tā, ja? Labi, ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tā, ja jums nekādu jautājumu nav, tad mehāniķi sagatavojiet grāmatu. Tur kāds mehāniķis ir vēl vispār? Jā. Kur viņš ir? Kurš mehāniķis tur ir? Kur es esmu vēl, un tev. Klaucāns ir, ja? Jā, un tātad, bet viņš ir no mehāniķiem, pareizi? Jā, no elektriķiem mēs tikai 2 esam. Aha. Klaucāns Čubars ir vēl, daži vēl esam pačins. Jūs tad tagad, ja tā drīkstētu teikt, kā tautā nelaižat muļķi, bet ņemat un taisat to grāmatu augšā, lai viss būtu kārtībā, ja? Jo pretējā gadījumā būs, sliktāki vērtējumi, ja kopumā, ja tad, ja nav darbs grupā izdarīts. Redziet, kas ir, uz kuģa arī darbs notiek apkalpes vidū, ja tātad nevar viens kaut ko darīt un kādi nedarīt. Tas ir tas jautājums, kāpēc mums tā grāmata jāiztais visiem kopā. Tas nenozīmē, ka visi kopā jūs tad kaut ko darīsiet, var nozīmēt grupas vecākais vai kādu var izrādīt iniciatīvu un par 2 vai 3 iztaisīt to grāmatu, jūs saņemsiet papildus atzīmi, protams, par to, ja. Bet jūsu uzdevums ir tagad no visiem savākt viņu runājumos tekstus, bet tikai, lai viņi visu saraksta Wordā, lai jums pašiem tas nav jāknābā pēc tam un jāraksta, ja, lai jūs varat pielikt pie prezentācijas klāt, jo jums ir jāizveido tāds dizains, ja, lai viņi būtu kā grāmatiņa, kurā lapas šķirās no labās uz kreiso pusi, tātad, tāds darbiņš ir jāiztais, to visas grupas dara, visi ir tikuši galā, un mēs jūs arī aizvedīsim līdz darba rezultātam. Tā, labi. Nākošā nedēļā tagad skatieties nodarbību sarakstu, ir kādi jautājumi, tad rakstiet, bet es domāju, ka mēs pa lielam esam visu izdarījuši, mums kādu lielu ļoti kaut kādu problēmu loku nav šobrīd, ja? Tā, ja ir kaut kas vēl uz sirds. Nē, it kā nav.
it kā nav labi, tad mēs varam atvadīties viens no otra, ja, izslēdz ārā mikrofonu, ja, un tad līdz nākošajai reizei, ja. Tieši tā, visu labu. Labi, visu labu, laimīgi, visu labu.